Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 2. ceturkšņa, Dievs ir ar mani, 11. nedēļas lasījums. Ceturtdiena – aizraujošas ziņas. Vai jau izlasīji interesantu faktu, kas atklāts tavas grāmatiņas 90. lapas pusē? Ja vēl nē, tad aicinu to izdarīt pēc lasījuma, ko tūlīt dzirdēsi. Brāļi ieplastām acīm skatījās uz Jāzepu. Jāzepa mazais brālis, kuru viņi bija pārdevuši, viņiem piedod. Asarām acīs Jāzeps pastiep rokas brāļiem pretī. Viņam bija vēl citas labas ziņas. Izlasīsim 1. Mūzus 45. nodaļas 9. līdz 12. pantu. Steidzieties atgriezties pie mana tēva un sakiet viņam: to tev liek tev teikt tavs dēls Jāzeps. Dievs mani ir nolicis par kungu visai Ēģiptes zemē. Nāc pie manis un nevilcinies. Tu dzīvosi Gošenas zemē un būsi man tuvu, gan tu, gan tavi bērni, gan tavi bērnu bērni, gan tavi sīklopi, gan tavi lielopi, gan viss, kas tev pieder. Un es tevi apgādāšu tur ar uzturu, ka tu nekļūsi nabaks, nec tu, nec tavs nams, nec kas tev ir, jo vēl būs 5 bada gadi. Jūsu acis redz, un mana brāļa Benjamīna acis redz, ka tā ir mana mute, kas uz jums runā. Jāzeps pieskrēja pie Benjamīna un cieši viņu apskāva. Tad viņš apskāva katru brāli. Brāļi atzinās savos grēkos un lūdza piedošanu. Viņu ilgie vainas un nožēlas gadi bija beigušies. Brāļu sejas staroja priekā. Faraons satika brāļus un teica, lai tie ņem ratus un pārtikus ceļam uz mājām. Pat ķēniņš priecājās redzot Jāzepa ģimeni atkal kopā. Jāzeps brāļiem uzdāvināja skaistas drēbes, kā arī iedeva dāvanas tēvam. Tad viņš tos nekavējoties sūtīja ceļā. Jo drīzāk tie aizbrauks, jo drīzāk viņš atkal satiks savu tēvu. Brāļi steidzās mājās ar aizraujošām ziņām. Sākumā vecais tēvs Jēkabs nespēja noticēt tam, ko dzirdēja. Viņa dārgais dēls Jāzeps ir dzīvs? Tad viņš ieraudzīja daudzos ratus un apkrautos dzīvniekus. Pārliecināts viņš iesaucās: pietiek! Mans dēls Jāzeps vēl ir dzīvs! Es celšos, lai viņu redzētu pirms mirstu. Pirms došanās uz Ēģipti brāļi visā atzinās tēvam Jēkabam. Viņš piedeva un svētīja savus nožēlojošos dēlus, jo viņš redzēja, ka labais ir pārvarējis viņu grēku. No viņiem atkal tika noņemts vainas smagums. Tāda milzīgā karavāna devās uz Ēģipti. Kādas 2 skaistas lietas notika ceļā? Izlasīsim 1. Mūzus 46. nodaļas 1. līdz 4. pantu.
Un Izraels devās ceļā ar visu, kas tam bija, un nonāca Bēršebā. Un viņš upurēja kaujamos upurus sava tēva Īzāka dievam. Un Dievs runāja ar Izrēlu parādībā naktī un sauca: Jēkab, Jēkab! Un viņš teica: Te es esmu. Un viņš sacīja: Es esmu Dievs, tava tēva Dievs. Nebīsties noiet uz Ēģipti, jo es tevi darīšu par lielu tautu, un es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti, un es tevi atkal vēzdams atvedīšu atpakaļ, un Jāzeps ar savu roku aizspiedīs tavas acis. Kāda svētība bija pateikties Dievam par viņa gādību un pilnībā paļauties, ka viņš vadīs un sargās. Jēkabs ar savu ģimeni varēja droši skatīties nākotnē, sirdī nesot Dieva apsolījumus. Mēs varam slavēt savu brīnišķīgo Dievu, kad redzam viņa svētības un vēl gaidām, lai tās ieraudzītu. Mēs varam droši uzticēt savu nākotni viņam, zinot, ka viņš apmierinās visas mūsu vajadzības. Padomā un pastāsti. Par kādu Dieva svētību tu vēlētos pateikties un viņu slavēt? Noskaiti vai nodziedi savu atmiņas bantu un pārdomā, kā tas piepildījās Jāzepa ģimenes dzīvē. Kā šis apsolījums piepildās tavā dzīvē? Ir laiks nostiprināt atmiņas pantu Filipiešiem 4:19. Lai skan! Laiks lūgšanām. Slavē Dievu par viņa vadību tavā dzīvē. Pateicies viņam, ka viņš parūpēsies par tevi un svētīs visos tavos ceļos.